pašam, zin, pēc tam ir. Wow. Gandarījums. Nekā tas iepriekšējais darbs bija, kamēr tiek, un neviens jau vērtē. Tā, visi čatā pielikt, ja? Centos visus veids likt pielikt. Vēlams visas sūtīt uzreiz. Tie, kas grib klasā, nāk klasā mēra, bet... Nu ko, čau visiem. Kur mēs esam? Augstrozē esam. Ko mēs daram? Piedalāmies. Piedalāmies Aldis kausā, 3. posmā. 6:20 pulkstens. Lēnām jau sākam ko veidot. Kur kolēģis Normis mētā laburīšus Twitchā. Es tikmēr gumiņas. Nu, skatīsimies, kā mums te izies. Draugi, es noķeru. Asars? Nu tā, pēc juškas. Jā. Es noķeru. Nē. Zīmuls. Zīmuls. Es saku, viņas te ir, nakumā. Es mēs tā apnoķeru uz savu relaksu. Labi, tev sačuku nevajag. Pirmā sacensība 30 minūtes. Nezinu, vai labais vajag zīm, bet tā. Nu, pirmā vieta izmētāt. Velcē laidīsim uz nākamo. Kur uzlikt manu kosadaku. Viņš ir tās sagrausts. Bet strādā. Forši saulīt sāk aust jau. Bet tā diena solās, ka tikai rīts būs baigs saulēns, pēc tam būs bišķiņ mākoņēns. Un es galīgi nesaku, ka tas ir slikti. Tā kā, nu... Trollējam uz nākamo vietu. Standartiem steši. Jā. Jau, Džeki, apsēs, kāds asars paņem uz kādu wobleri. Normāli, ne? Tas pat ieskaitē mums nedēļ. Nu ko, kādai dīpers palīdz gan ikdienas copē, gan sačos, eholot kā tādu. Ieraudzījām pusūdenī mazās ziltiņas, uzreiz ir skaidrs, ka te ir jāmakšķerē. Nekur tāda baigi smukā vieta, nogaudušies koki un lēpens un viss. Tā ir labi. Nu jā. Tas ir ļoti labi. Nu, paņem pīsnieku. Viens jau te piesnieks saka lūgties. Nu ko, Džeki, kur Normim bija uz dropshot tāds viens dada, un visiem bija uzreiz skaidrs, ka jāpāriet uz asēm. Kur uz širādi te, nezinu, vai redzat fileņu, kādi 45-50 cm. Pīsnieks. Uzmetam tavu sānu. Mēs iemen pirmajā metienā arī bija tāds drr, tas, nu, mazā asarīša. Mums ir jāteikt tabulā. Kā jūs redzējāt, mums ir pagaidām viens zīmulīts dūcītis un viens zīmulīts asars. Tas, kas paņēma uz tādu wobleri, kas ir tikpat liels kā viņš. Bet bieži tā te... Apstāst, kāda mums ir līdeka. Uz šitādu wobleri. Jā. Tas ir pī, jūs sapratāt tālāk. Ak, Dievs. Viņš tagad Zandarts uzvērš, ja godīgi. Vienkārši, nu, augšā nonāk. Pumpē uz lietas. Jā, pumpē uz leju un augšā nonāk. Tam woblerim vajadzēja būt. Tas ir tā, ja postam na mati. Japoņa. Viss tā siti. Nē, es zinu, es vienkārši negribu, viņš taisa to pēdējo rāvienu un aizies. Redz, viņš augšā vienkārši nenāk. Turās lejā. O, uzpumpē beidzot. Nē. Jā, čist. Ir mērinieks, domā. Draugi ir. Pagaisi, paņem džaunā. Ir. Mērķi. Vai, paiet. 49.
Pagai? Iztaisno? Bija 49. Džeki uzlikam Hamzi no otru. Sīgi pagāja. Izauc savēju lūdzu. Izauc savēju lūdzu, sapīsies tūlīdās. Izauc savēju, sapīsies tūlīdās. Pagai, pa otru. Vairāk pusē kā tur. Lo. Nav liels nekas. Arī zančuks un smuks pat. Jā. Lietas viņu iesmēl viņu. Vienalga. Jā, viņš nav baigā lapēcienīgi. Te ir lapēs. Nu tā, mēram otro. Cik viņš mums ir? 49 tieši tas pats. Nu ko, draugi, redz, kā 15 minūšu laikā atrod īsto wobleru, Hamsins Japāņu. Nu, 15 minūšu laikā 2 smuki mēri zandarti. Mēs esam laimīgi. Turpinam. Vēl stunda ir. Nu, es nezinu, vai kamerā var saprast. Vai paskaties, kāds ir vējš tur, aizmugurē. Un kāds ir vējš šeit. Knaps. Apsies, cik dīpa ir smuki, tīri bildi rāda. Nu, ļoti skaisti. Nu, kā jau es teicu, zandartiņi 15 minūšu laikā. Īstais woblers. Es jums pateikšu. Zibēts Hamsin. Krāsas gan. Tās jums jāsameklē. Labi, tas tā, bet nu forši, nu. Mums ir vēl tik ļoti forši lāju. Pašiem nav nekas jādara. Ieliekam makšķies turētājos. Un atpūšamies. Sildamies foršajā saulītē. Solīti rakos negaisas lietus. No tā viss atnāca tikai 5 pilieni. Un viss tīri debesis. Te ir brauksim uz vietu, kur no rīta dabūjām pirmo līdziņu. Viņi gan bija maziņi, gan jau jūs redzējāt. Man šķiet, ka es iefilmēju. Tā kā, nu laižam. Vēl mums ir, cik mums ir? 12:28, arī mums ir vēl 32 minūtes, ja pilnīgi precīzi. Nu, ļoti jauki. Ļoti jauki. 3,2 metri. Re, kur kā mēs kārtitē esam šodien sazīmējuši. Tas vēl nav viss. Man jau otrā telefonā ir, pirms viņš izlādējās, tur vēl ir uz pusi lielāk sazīmēti. Tā kā, nu, tā teikt, arī dīpars ir štēla. Laižam pamētāt tur, tajā skaistajā vietiņā. Nu, šis, draugi, ir tvičiņš. 2 uzrāvieni, pauzīt. Un parasti ir pauzītē. Mums jau kopējam koeficientam vajadzētu noķert vienu mēru līderciņu. Pusstundu mums ir to darīt. Apsties kādai Hamsin kā būtas lido. No rīta tieši uz dzeltenu Hamsin bija tā pirmā līderciņa mazā. Fonā muzoniņš skan, es ceru, ka man YouTube's neizbrāķēs un nenosvānīs par to, bet, nu, esam pelnījuši. Šodien tiešām no... Es saku, mēs līdz pēdējiem brīdiem domājam, ka, nu, viss galīgi bēdīgi. Tev uzlika Japāņus, tev līdz aizgājumā. Tieši tā. Jāpiebrauc klāt, neļauj tā. Negribas viņu pakāst to Hamsinu. Pagaies, paņemšu ēnkuru ārā bišķi. O, tāds braucies.
Tātad par komplektiem. Man 2 komplekti ir baigi neinteresanti. Favorīti kāds un šī man no spola. Šis man ir favorīti kobalti. 2,70 un 2,8 gramu tests. Nu, viņš man ir vairāk lašiem paredzēts. Man ķīnietis. Jā, Normim ķīnietis kaut kāds, bet nu šancē. Un man ir Stradiks. Normim ir kaut kāds... Arī ķīnietis. Arī ķīnietis. No. Bet laba spola. Jā, nevienmēr tie ķīnieši ir sliktākie, tas ir daudzreiz pierādījies. Kādā ziņā, ja izbrauks krastā un būs laiks, jums iefilmēšu, parādīšu. Šodien, diemžēl, ir viens ļoti vecs favorīta zilais putniņš, mikrodžiks. Viņš jau vienreiz bija labots Normim un vienkārši metienu neizturēja, bet nu, tā teikt. Kāds kādam mazajam atdot vai sataisam, ka mazajam būs. Nu jā, īstenībā ļoti laba ideja Normim, kad sataisīs un būs. Sopa bija, man liekas, nevarēja saprast. Normim ļoti laba doma, kad vai kādam bērnam, nu, salabot un kāds bērns vai var kādam atdot, nu, zin kā. Jo tā mikrodžiks, nu, viņš ļoti labs kāds. Favorīti būlbirds. Tādus vairāk neražo. Nu jā, un to pirmo sēriņu vairāk neražo, tad jau ir tie jaunie. Tā kā kā saule sāk cepināt. Kājas deg. Nu, kaut kā tā, nu, turpinām tvičot, mums jau ir bišķiņu laiks. Tā, nu, draugi, braucam malā. Iefilmēšu arī kaut ko no apbalvošanas gan jau. Bet, nu, baigi forši aizdzīja dienu. Nu, cik dienu? 1:00. Kur vēl Hamsins kratās. Kur otrs Hamsins kratās. Bet, nu, baigi forši. Devai tiekamies jau krastā. Loms dabūjuši pilnīgi visas komandas. Man liekas, kaut labu laiku tā nav bijis. Vajag dīvaini skatīties par to, kas dabū kartuļu maisi. Dūīt, kā gribat. Nē, Jānis jau grib viņam. Vajag ātri sākās lomas sūtīšanas iekšā, tā kā Mariks vēl pateica, nu, paņems lenti. Varbūt notiek brīnu un notiek ar brīnu. Dabūt standarta, pirmais standarts, tad ir svētdienas mašķerē. Nē, nu, pirmajai sūtīt, man kas te parās stūži dabūju. 5 centimetri vienā kuvrēt. Un tā jau poškas momentā uzliek. Vasaras pirmais ir dropētājiem. Kurā veikalā? Makšas sataisījuši, ka viņi dabūjuši. Un Līda, ka metu komandai, nezinu, kuram. Māri. Nebija aizbraukt. Galvenais jau bija. Kaut ko. Es jau bidonis kaut ko paņemt. Ai, tā uzstrādā nekad neesmu dabūjusi. Šodien bija vienai komandai koeficients, kas no 5. vietas pārspējuši 3. vietu. Un Mepiņš atkal netika pie medaļām, tad 4. vieta. Es tad to vienu gadu dabūju kopērtējumā pirmā vieta. Ar 9905 punktiem. Pirmā vieta, tas nebija.
un kāni, kuriem bija 7601, pievēl koeficientu 11401,5, kāniem trešā vieta. Un paši beidzamie atbrauc. No. Kā vienmēr. Kā vienmēr beidzamie atbrauc. Āsters laikam. No. Viņi sajauc ezers, cik ezers āsters. Es no rīta varēju mierīgi izmest līdzi. Jā, cerīgi bijuši to te paudēto, tur vienmēr Ārā ņemamiem līda kā četrajiem aseriem. Otrā vieta vietēji. 11,762. Viņš augstāk nekā zāra veišanas. Man ir 2 zani. Jā, nepārvarami, tad 19,148, 5 zandari, 5 asari. Jēgā. Opa! Tā nebija dabūjuši lielību. Viņiem pusiem bija Zandari bija vairāk, bet ieskaitiet 5. Pagaidi. Jūs vedīs mājās. Tie vienreiz saņem kartupeli. Zivīm būt. Lai dzīvai skatīt tiešām pašā apakšā, tikai visiem dzīves visiem. Jā, uzvarētājiem jāsaka vienkārši. Nopēr puses painitīt. Man liekas, nebija. Kā atvaru ezers. Bēj. Nemaini. Lapiņi jau, tas nezinu.